Sveiki, sveiki! Es šodien stāstīšu, kā jūs varat uzturēt govis pie sevis, barot un tā tālāk. Sākumā es jums pastāstīšu, kā govis darbojās. Govis darbojās tā, ka katras 10 minūtes, kad viņām ir ēdiens un dzēriens, un viņas ir pietiekami labā vietā, viņas izveidos 3 pienus. Es uztaisīju veselu video par to, kas ir visizdevīgākais zvērs, un tās ir govis tādā gadījumā. Sāksim šo video. Sākumā es jums pastāstīšu, pirms es sākšu, ir tas, ka šī video kaut kur ir noslēpts viens kods, un ja jūs viņu atradīsiet, es būšu ļoti priecīgs, un jūs mēģināt skatīties un atrast šo kodu, ja jūs esat kārtīgi gribat paskatīties. Kaut kur šī video būs kods, tādā gadījumā. Sāksim. Es sākumā iešu pastāšu, kā govis vispār var dabūt. Sākumā, lai dabūtu govis, jums vajag nospiest bold, shop un animals. Un tagad jūs atrodat black cow vai white cow. Un ir vēl chocolate cow, bet un govīm ir divas dažādi veidi. Male ir puisis un female ir meitene. Kā jūs redzat, kad females izveido milk, nu tā kā pienu female, tad, kad to ir izvēlēties. Un males veido 1000 monētas, tad, kad viņas ir pilnīgi izauguši, jūs viņas var pārdot. Es šī video stāstīšu par femēliem. Es nopirkšu vienu femēlu, pieņemsim sākumā, un ielikšu viņu šī būrī. Es jau esmu šito būru uzbūvējis, to var pats uzbūvēt. Es šito nestāstīšu, šito jūs jau varētu noskatīties no man visas video, kā to var uzbūvēt. Tagad jūs uzspiežat animals un noliekat jūsu gotiņu. Viņa sākumā būs maza, un viņai vajadzēs izaugt, lai viņa dabūtu pienu no viņas, tāpēc viņa sākumā maza. Viņai vajadzēs pienu, viņam, lai izaugtu, ka tu vajadzēs ēdienu, un viņam vajadzēs ēdienu un dzērienu. Tagad es nospiedīšu shop, un tagad atrodu functional, un tagad nospiedu small water throw, tas ir trauks praktiski, un ēdienu trauku nopirkšu. Un tagad es viņus varu nolikt, man jau bija, bet es tikai rādu, un tagad es nolieku abus. Dzērienu jūs varat dabūt no akas, pieņemsim iesmelt, un tagad es nolikšu blakus aku. Ļoti ieteiktu ūdens traukam blakus likt aku, piemēram, es to nolikšu, atradīšu aku, kur man te ir. Viņu sauca vēl, bet es nevaru atrast, jo man vienkārši nesanāk. Funkcionāli, jā, rekur vēl, un es viņu nolieku, un tagad es varu piet uzreiz klāt pie akas, un viņā vēl nav ūdens, viņā vēlāk būs, bet es pa priekšu pasāšu, kā var dabūt ēdienu. Es jums ieteiktu, man jau ir ēdiens, bet es pasāšu, kā viņu var dabūt. Viens no labākajiem veidiem, ko es ieteiktu darīt, ir doties uz veikalu. Tu viņu veikalā vari nopirkt par ēdienu. Kā tu tiec uz veikalu, tu nospiedi down, un tad tu vari teleportēties uz ciematu. Atcerieties video mērķi, mēģiniet atrast pasmortu. Paroli, tādā gadījumā. Tagad es nospiežu I want to buy something, un tagad nospiedu, cik tu vēlies pirkt. Pieņemsim, es pirkšu 99, un par 792 monētām es nopirku tik daudz ēdienu. Un tagad man rekur ir rokā ēdienas. Tagad es došos uz ciematu, tūlīt uz savām mājām, un tagad es viņu varēšu iebērt ēdienu. Tās ir citu, jūs vēl varat uztaisīt ēdienu citos veidos, bet ir vēl citi veidi, kā jūs varat uztaisīt ēdienu, bet šis ir viens no tiem. Es ieteiktu izmantot šito veidu, jo šis ir visātrākais un vienkāršākais. Es tagad iebēršu viņai ēdienu traukā pāris šķipsnes un vēl iesmelšu no akas ūdeni un ieliešu. Tagad, kad tu esi visu to izdarījis, tev ir ūdens un ēdiens, un tagad viņai vajadzētu izaugt pēc kādu laika un sākt veidot pienu. Viņa kādu laiku augs ilgāku. Es, piemēram, tagad aiziešu pie
pie savām īstajām govīm, bet viņas, kāpēc viņam nebija piens, ar kad es piegāju klāt, tāpēc, ka viņas ir izsalkušas, neesmu iedevis kādu laiku viņām ēdienu, un tad, kad viņi būs pilnīgi pieaugusi, es jums ieteiktu izmantot lupu, jūs varēsiet redzēt, vai viņi ir priecīgi vai nē, vai jums šitāds govs ir starving, tāpēc viņi nevarēs ar pienu, un kaut kā tā. Tad šis video gandrīz jau ir beidzies, pietiks šim video, man liekas, jau šim video laikam tiešām pietiks, un nākamo video jūs varat izvēlēties, vai arī es veidošu par to, kā var, to atcerēšos, kā var par citām spēlēm, vai arī es veidošu par zivīm, kā var makšķerēt zivis šajā spēlē. Jūs varat balsot komentāros, visvairākos komentāru balsotājus izvēlēšos, piemēram, šodienas komentārus gribēja, lai es veidoju govis, ja kāds cits gribēs, lai es veidoju par citām spēlēm, vai jūs varat mierīgi balsot. Es varu spēlēt arī citas spēles, man ir daudzas citas spēles idejas, kādas es rādīšu, un laikam šodienai pietiks. Nu,